kas te notiek? Neko es melnā, tumšā telpā, mums apkārt prožektori. Tādi diezgan mierīgi kaut kur pakšķ ūdens. Nu, un kas šitais viss ir? Kaut kas īsti ne par ko. Un varbūt arī beigās sanāk par kaut ko. Šis ir spots. No čau. Man sauc Dainis Grūbe. Es esmu vienkārši lauku puisis, kurš kādā ziņā sakritības pēc ir izvēlējies elektraku profesiju. Tieši šobrīd uz pilnu slodzi es esmu tētis. Jā, bet vispār uz pilnu slodzi es esmu Dailes teātra aktieris. Vienu brīdi es gribēju būt violnieks. Tad vienu brīdi es gribēju spēlēt flautu. Tad, kad es izaugšu, kad es biju maziņš, es domāju, ka es gribēšu būt violnieks, spēlēt flautu, un vienu brīdi es ļoti gribēju būt tieši arī zvēru ārsts, veterinārā ārsts. Kāpēc? Nav ne jausmas. Likās, ka uz to brīdi tas varētu būt interesanti. Bet tās standarta profesijas, kas tur policists, ugunsdzēsēji, tas man gāja garām, un vēl es vienu brīdi gribēju būt profesionāls sportists. Futbolists es tieši gribēju. Sanāca kaut kādu laiku, diezgan ilgu laiku spēlēt futbolu. Tad tagad es to esmu atsācis, bet tas es esmu atsācis viņu tā, nezinu, lai izkustētos. Principā futbolu es tagad spēlēju tāpēc, ka man sakrāja, kaut kāda slikta enerģija visu laiku kaut ko darot, vai ne? Un tad es aizēju uz futbola laukumu un es visu to slikto, to agresīvu ielieku tajā bumbā. Es drīkstu spērt un es tādā veidā varu izlādēties. Es atspārdu bumbu tieši tā burtiskā nozīmē atspārdu bumbu. Jo ir tā tieksme, nevis tur mēģināt apspēlēt kādu un tik tuvāk vārtiem, vai ne? Bet tieši tā, tik drusku tuvāk tiem vārtiem, bet tad maukt. Tad trāpa kādam, pats vainīgs, kur tu stāvi. Pašam vajadzētu izlasīt ļoti daudz grāmatas. Tā ir tā lieta, ko es nevaru lielīties. Komiks bērnībā, jā, šitie bija kaut kādi Donaldi. Donald Ducks bija kaut kas, ne? Mickey Mouse kaut kāda bija. Jā, to es lasīju. Bija pat diezgan interesanti. Principā es viņus lasīju, skatoties bildes. Tā tekstus es tur tā īpaši nelasīju. Šobrīd arī tāpatās ir. Vai ne visādi žurnāli, kur interesantāk ir apskatīties bildes, nekā lasīt to saturu. Kā tas varētu būt supervarons ar savu vārdu? Es varētu būt auzuvīrs. Vai es varētu būt riktīgs supervarons auzuvīrs. Un vienīgās viņa spējas ir tādas, piemēram, iekāp otrā stāva logu un izglābt, piemēram, no dūmiem kaut kādu kaķi vai vecu tanti, kas pats netiek nekur prom. Augstāk viņš netiek pa otro stāvu. Tās visas viņa spējas. Kuš. Ļimaku, ja es vinnētu. Pīp. Ko es nopirktu. Hluzi. Zini, kā tā uzreiz sitiena, ko es nopirku. Nē, gan jau, kad man noriebies maksāt īri pa dzīvokli. Uzreiz nolikt, normāli kāpos nolikt uzreiz pa savu dzīvokli. Tā, ka ir. Un tad ar sievu un meitu aizšaut kaut kur. Uz pāris mēnešiem uzmestu visu un aizbraukt pasauļoties kaut kur uz Tobago. Ja es varētu nebūt cilvēks, kas es gribētu būt. Es gribētu būt kaut kāds valis. Kaut kas, pēc ka valis ir ļoti liels un viņš ilgi dzīvo. Es negribētu būt taurenis ots vai kaut kas, kas tur nodzīvo 3-4 dienas un tad viss ir beigas. Bet valim, man tā liekas, arī tā iespēja, ka viņš var paceļot, apceļot un tur viss ir ilgu laiku. Man galvenais, man patīk, kad ir ilgi. Nekad neesmu griķus. Es griķus ciest nevaru jau kopš es sevi atceros. Bet, zini kā, man ir, kā jau es tev teicu pašā sākumā, es esmu tāds lauķis riktīgs. Man ir, ja kāds man aicina ciemos un viņš ļoti domā, ko likt galdā, tad cepti kartupeļi un kaut kādas cūgaļas sardeles, tas būs prīmā un gurķi ar krējumu. Bet par sievietēm pie stūres, kā kuru reizi. Vienīgais, zini, ko es esmu pamanījis? Es esmu pamanījis to, ka, kad tu, piemēram, kaut kur mēģini ielīst, kaut kur, kad tev ir jātiek, tad 90% no tām automašīnām, kuras tevi nepalaiž, tu paskaties, kas tas ir, piemēram, ja tu kaut kā tiec garām, tur ir sievietes.
Sievietei laikam ir viņa kaut kā iekoncentrējas uz to savu maršrutu, un tad viņa mauc. Viņai pilnīgi vienalga ir, vai kāds kaut kur mēģina tikt ārā, vai kāds viņa tikai pa savējo. Tāpat tās stereotips varētu būt tas, ka visi pie BMW stūres paliek agresīvi. Nu, tā mēs varētu drusciņi piekrist. Jā. Kaut gan vienu reizi tikai es esmu braucis ar kartingu, bet es esmu saslimu līdz ar to, un tagad man īpaši daudz laika nav, lai aizbrauktu, bet es ļoti, ļoti gribu aizbraukt, un tā ir laba lieta. No grāmatām es varu pateikt, ka man tāda sapņa loma visu laiku ir bijusi, bet diez vai, ka tagad tas būs Dorians Grejs, kas ir no Oskara Vailda. Doriana Greja ģīmetnes. Bet no filmas kaut kas tāds, ko es baigi gribētu. Es domāju, ka es drīzāk gribētu kaut kādu kapušņiku spēlēt. Kaut kādus šitos te Adama Sandlera kaut kādus tam līdzīgus tos tipāšus, kur tev nav jāiesprīst vispār vienkārši taisi glupas ģīmes un runā tekstu un viss kārtībā. Johnnyja Deppa to kapteini, jā, kas viņš bija, tas Džeks Sparrows, vai ne? Jā, jo tur arī, tur tomēr tā aktiermeistarība, vismaz man ļoti patīk, kā Depps to izdara. Viņam viss, kustības, runas veids, viss tur ir ritīgi atšansēts un atstrādāts, un tad labāk kaut ko tādu es gribētu. Tad, kad visi mācījās šitajā mūzikas skolā, es gāju sporta skolā. Nē, es neko. Es vienīgais, ko es daru, tas ir es varu bērnam ir kaut kādi tie mūzikas instrumenti, un tad es tieši tāpatās kā divgadnieks spēlēju. Daudz visu, kas pagadās, mauc pa visiem taustiņiem, kā pagadās, bet mums abiem skan kopā. Ja es varētu būt mūzikas instruments, es gribētu būt arfa. Arfa, jā. Tas arī tāds liels instruments, un pret viņu ciena man tā liekas, to instrumentu. Zina, bungas, ko bungas, pienāk, noklapē, viss kārtībā, davai nākamais, jā. Bet arfa tur tā pieiet, un pret to instrumentu ir tāda cieņa, un man tā liekas, ka tāpēc. Josta? 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 Nē, neko. Jā, es noteikti daru savā dzīvē to, kas man patīk. Tas ir ļoti svarīgi. Piemēram, pavisam vienkārši piemēri par to, ka tāpat aktieru profesijā ir, es nesaukšu vārdus aktieriem, bet ir aktieri, kuri viņš ir izmācījies par juristu, viņš ir izmācījies par ekonomistu, ir režisori, kuri ir pabeiguši juristus, un viņš pēkšņi saprot to, ka viņš grib būt aktieris, bet es runāju tieši par konkrēto šo piemēru, un viņš ir pabeidzis arī aktierus, un viņš ir laimīgs. Un tāpēc, ka viņš dara to, kas viņam patīk. Un es domāju, ka tā arī ir, ka vienalga visu naudu mēs nenopelnīsim, un aktieru profesija arī Latvijā ir tā, ar kur tu neko nenopelnīsi. Bet jebkurā gadījumā, jebkurā profesijā ir jādara tas, kas tev patīk, un tas ir jebkuram cilvēkam ir jādara tas, kas tev patīk. Un ja tas patīk, tad tas tev arī padosies, un tad tu arī būsi laimīgs. Es jau gribētu, lai latviešiem būtu, kad latviešiem būtu tas, principā tas lielais patriotisms un tas nacionālisms iekšā, bet, tas laikam nāk tagad vairāk ar to mūsu paudzi iekšā, un es ceru, ka es gribētu, lai tas tā baigi nostiprinās, lai tā ir tā lieta, lai mēs mīlam to savu karogu un to zemi, pa kur mēs staigājam.